Mums ir karte 1622. gada Gustava Adolfa kara nometnes plāns pie Jelgavas. Vakar gāza lietus pa nakti līdz šim rītam, un redzamība iespējams būs nekāda. Skola Soma. Kas ir? Filmēju šodien pa mūsu... Garlaicīgi filmiņš šodien sanāk. Nav atribuma. Kā tad nav? Soma? Tukša? Nu, pagaidām viss tas, ka jā. Pagaidām ir tikai dubļi. Kādam baigi negribējās uz skolu iet, vai ne? Jā. Vismaz kaut ko var mums atstāt. Paga, ir. Kā bija tev šodien? Šodien bija praktiskā diena, papraktizēties, patrenēties. Nu jau vieglāk bija nekā iepriekšējā reize, jā? Jā, protams. Jo katru reizi kaut kas pieliekās klāt, bija forši. Bet jau progress redzams. Vairs nav jūtams, ka es jūtu, ka tās viesels vienkārši... Tagad paskatījās, Čiliņā. diezgan ok. Tagad čiliņā jau tā kā, jā? Jā, tas esmu... Nē, nu tagad tas jau, man liekas, vispār bija normāli uzturējuši. Centos jau ar gaisu ķipa regulēt. Nu, jā. Tā likās, ka tev jau daudz labāk. Ļoti garšīgs plovs ar alni. Tepat arī sagatavojām. Kas ir saistīts ar interesantiem atradumiem? Šajā video, es domāju, diez vai būs, jo plāns nebija tāds. Visi spēki un gaisa aizies tikai tam. Otrā vieta mums ir 19. gadsimta vidus. Vecā tilta vieta. Cerams, ka viss ir tieši precīzi tur, kur jābūt. Iespējams, karte varbūt neprecīza, varbūt nobīde kaut kur. Tam mēs sekosim līdzi. Kaut gan maiss ir pilns. Nu jā, bet ir. Bet ir, jā. Easy.
Grūtākais šajā visā ir stiept visu ekipējumu. Un noģērbties, vai ne? Gumijas līme. Tā. Tas laikam laivam, zin tam gumijas. Tallina. Jā, Tallina. 78. gads. Paskatieties. No šrifts, jā. Jā. Māneklītes. Iepiņķējies, nevar dabūt ārā, bet baigs smuks tāds. Ko šodien mēs diezgan lielā komandā bijām apsekot tās vietas, ko mums bija iedevis vēsturnieks, norādījis tos koordinātus. Šodien vienīgais bija redzamība nekāda, bet tā, ka tuvākās dienas atpakaļ bija lietus un tā ir redzamība slikta. Un arī gultne ir diezgan tāda mīksta un var pusrūku iebāzt iekšā. Iespējams, ka tur kaut kas arī ir, bet mēs vienkārši to neredzam, jo tas ir zem tā kā smilts un dubļu slāņi. Bet mēs noteikti tur vēl atgriezīsimies un kad būs bišķi savādāki laikapstākļi, bišķi labāki un pameklēsim vienu vēl līdz nākamajai reizei.